Tas zaļumu negaršo. Kundze uzticēja šo te pienākumu atbraukt uz Rīgu, iegādāties sēklas. Dāmas uzticējas. Smagums nest. Šogad pieprasījums pēc sēklām ir daudz lielāks nekā citos gados, stāsta centrāltirgus pārdevējas. Katru dienu ap pusdienu laiku izveidojas pat garas rindas. Un ja agrāk sēklas iegādājas pārsvara pensionāri, tad šopavasar daudz biežāk tiek redzēti jaunie cilvēki. Es esmu izbrīnīta, kad manā vecumā un vēl jaunāk, un arī jauni puiši nāk un pērk. Jā, tā kā... Jūs neprasat, sakarā ar ko viņi iegādājas? Laikam, ka pašiem, cik es saprotu, vai nu zemi. Somītēm. Es domāju, ka nē, ka paši tie jaunie puiši tur puķis pat pērk un audzēs, jā, tā kā ļoti interesanti. Viņa prasa, kāds stādīt un sēti, jo ir, un ko vajag, un kādu vajag, un ko darīt, un meslošanu, un visu kaut ko prasa. Pašlaik puķu un dārzeņu mīļi aktīvi iegādājas kābeņu, kabaču, tomātu un gurķu sēklas. Sakarā ar PVN palielināšanos cena pieauga, bet pircēju mazāk nepaliek. Visi samierinās, jo pirkt dārzeņus veikalā sanāk daudz dārgāk. Bet ir Latvijā arī tādas vietas, kur pašlaik gatavojas vasaras, nevis pavasara darbiem. Bulduru dārzkopības vidusskolas siltumnīcās tagad audzē ziedus, kas mūs priecēs jūnijā. Neizmirstulītes, atraitnītes, mārpuķītes. Bulduros vasara jau iet pilnā sparā, saka dārzkopības vidusskolas siltumnīcu speciālistes. Amatieris mēs, kā sakām, ja, kas grib sev audzināt, viņš cenšas kaut ko pats ar savām rokām darīt, kas ir ļoti labi, bet mēs jau esam profesionāļi un mēs sagādājam to gatavo produkciju, lai viņi būtu ātrāk. Un no vienas puses tas būtu pareizāk, jo mūsu vasaras sezona ir tik īsa, kad tomēr mums vajadzīgi tie skaistie nokarinie puķu podi un kastes vajadzīgi jau jūnijā ir. Lielākais smaržai ieliksim hiacinti. Šogad pircēji pieprasa nevis nogriezt uz ziedus, bet puķu kompozīcijas no dažādiem augiem, jo tā esot oriģināla dāvana. Un vispār iedzīvotāji daudz ciešāk pievēršas dārzkopībai, nāk ciemos pie profesionāļiem un prasa padomus. Natālija Valdniece, Elmārs Roķis, LNT. Par dārzkopību arī turpināsim. Getliņos audzēs tomātus un puķes. Par to stāstīsim biznesa ziņās.